Otrais virknējums. Mārtiņš Cipuls. Aiz vārtiem dod pusi un teicami izspēle. Fantastiski vārti ar divām plašām piespēlēm. Teicami Nižavī piespēle un Herberts Vasiļevs gūst pirmos vārtus. Tātad pirmais 1000 iekrīt jaunatnes hokeja līgas kontā, pateicoties SMS kredīt. Līdzmo Latvijas līdzjutējs Šveicē, protams, arī šeit Latvijā pie saviem televīzijas ekrāniem. Sen, cik sekundes vajadzēja, lai mēs izmantot skaidrs, ko redzam. Laba Mārtiņa Cipuļa piespēle Nižavijam. Teicam, izspēlē. It kā ASV spēlētāji centās piecekt savu vārtu priekš, bet ar šo plašo piespēli, ko Cipuls ar apmalu pārvada uz otru malu, mēs, teiksim tā, pārāvām ASV izlases aizsardzību. Teicam, Nižavī piespēle vārtu priekšā. Viens pats bija Herberts Vasiļevs. Viņam meistarības un augstnības pietika, lai pārspētu Robertu Ešu. Teicam, sākums 1-0 Latvija vadībā. Laukumā mums 4. virknējums. Bērziņš ar partneriem. Neveiksmīga epizoda aizsarga metiens. Ripa trāpa pa nūju. Robertam Jekīmovam. Viņa nūjas ar Ripa nedaudz maina lidojumu virzienu, kas līdz ar to dezorientē vārtos Edgars Masājs, jo tomēr viņš norēģēja uz metienu. Skatāmies atkārtumā, Roberts kā labā pozīcijā. Ļoti tāda plaša piespēle šajā no šī rakursa. Tagad redzam trāpu Ripa pa lāpstiņu, maina virzienu, it kā lidoja tuvajā stūrī, maina lidojumu virzienu un ieldo vārtu tālajā stūrī. Trešais numurs Džeks Džonsons. Tieši viņš bija noraidīts, kad Herberts Vasiļevs guva vārtus. Tagad rēdoties par savu noraidījumu un panāk neizšķirt šajā spēlē. Tātad viens pret Sprukts. Jānis Sprukts pietur Ripu aiz vārtiem. Karsums paliek vārtu priekšā. Ripa Karlams Krastiņam. Karsums spēlēs to tālāk Spruktam. Sprukts vārtu priekšā un Girts Ankipāns. Redzēja, kad lasījās šī piespēle, diemžēl nebija īsti tajā pozīcijā, kur bija Ripa, kur slīdēja Ripa, lai uztver to. Girts Ankipāns un laukumā atgriežas Kolins Stjuarts. Bet tomēr un atkal no aizvārds, atkal vārtu priekšā. Pirmais piecinieks izspēlē Nebs vairākumu vārtu gūt 5-5, bet kādu starpību 2-1 Latvija vadībā. Mārtiņš Karsums, Tampa Bay Lightning uzbrucējs pēc Jāņa Sprukta un Girta Ankipāna piespēlēm. Otrais šajā spēlē izvirza vadībā Latviju 2-1. Jau atgriezies laukumā bija Kolins Stjuarts. Rons Vilsons savās domās. Tie otro golu arī var iemest. Jā, var skatāmies Sprukts, Ankipāns, Mārtiņš Karsums. Skaista izspēle. Skaisti atvērās vārtu priekšā. Mārtiņš Karsums netik skaists, cik meistarīgi un izskanējums centās pārtvert piespēli, bet redz, kā arī jau izlido no Roberta Eša sargātiem vārtiem. Un, protams, var maidīt gan vārtā autors Karsums, gan labas piespēles autors Girts Ankipāns 2-1. Otrās trešdaļas sākumā izvirzamies vadībā. Laviņš. Spēku paņēmēs pret Laviņu, pret Sotnieku. Smaga nopūta. Nozīmē, ka to spēlētājs Ziemeļamerikā. No nulles leņķa metiens. Nebija savā pozīcijā Edgars Masāļskis. Un rezultāts kļūst 2-2. Ko mēs varam teikt? Gluži praktiski no šīs pozīcijas pagājušās nākas spēlē arī tādu zvaigznes kā Henriks Lundqvists, New York Rangers sastāvā ielaid vārtu. Redzam metiens no turienes no vārtu līnijas. Edgars Masāļskis īsti nepiesedz. Nav piespiedies pie vārtu stabiņa. Nezinu, kaut kur trāpa par aizsargu pa ķermeni Herbertam Vasiļovam pa vienu korpusu. Staffords un Ripa tomēr atrod ceļu vārtos. Tātad pagājušajā naktī gluži tāpatās Henriks Lundqvists kļūdījās arī New York Rangers vārtos, bet tas ir vājš mierinājums, jo rezultāts kļūst 2-2. Kā zināms, vārds gūst pārsvarā ar nūju. Protams, var arī trāpīt, tad neizdara kustību ar kāju. Var arī trāpīt pa kāju vai pa roku un Ripa pildot vārtos, bet pārsvarā skaidrs, ka bija gūst vārdus ar nūjām. Esam iespiest mūsu aizsardzības zonā. Georgijs Pujets. Arī būs pie ASV izlases spēlētājiem. Džonsons. Ko lai saka, izlaižam Džonsonu vārdu priekšā. Aizsargs pieslēdzās uzbrukumā un diemžēl pirmo reizi šajā spēlē vadībā izvirzās ASV izlases spēlētāji.
tāds apjukums, un nevar teikt, ka kaut ko sevišķi izspēlē, vienkārši nospied, teiksim tā, mūsu aizsardzības zonā, ASV izlases spēlētāji. Un redzam, šeit izlaižam, zaudē 2-1 spēlētājs arī. Herberts neieņem pareizu pozīciju, zaudē pozicionāli trešajam numuram Džekam Džonsonam. Viņam pietiek meistarības, lai nospēlētu gluži kā uzbrucējs. Nekritizēšu Edgars Masāļskis, to kritizēt vai pateikt, kā labāk šajā epizodē nospēlēt. Studijā pateiks noteikti Artūrs Irbe. Manā skatījumā Edgars Masāļskis ne pārāk labi nospēlēja šajā epizodē, bet tā mēs redzam, ka ASV izvirs vadībā. Nolūst metiens Dirtam Ankipānam, laukumā pirmais trīnieks, Ciprus piecinieks. Heinzijs. Un rezultāts diezgan kļūst 4-2 atkal. Tāda virkne ar nelielām kļūdām, kas pārvērš lielā kļūdā, respektīvi vārdu zaudējumā. Neprecīzi nospēlēja pirmkārt jau Lauris Dārziņš, vajadzēja tuvāk spēlēt ar Heinziju. Atkārt mēs redzēsim, tas ir aizsargs. Paļāvās uz šīm piespēm, ko Heinzijs saspēlējas ar malēju uzbrucēju. Redzam, zaudējumu iemetienā 1. Rekum nevajadzēja paliec. Laurim bija jāpliek ar 6. numuru ar aizsargu. Redzam, metiens vārdu priekšā, un tur esam zaudējuši pozicionāli. Un ASV izlases spēlētājs ir pirmais pie atlikušās ripas. Un augstsnīgi apbrauc riņķi Edgaram Masāļskim. Un rezultāts kļūst 4-2 ASV izlases labā.